Nu, sveiki! Čau! Kā jūs pašlaik jūtaties? Nu, ļoti labi jāsaka, jā. Baigi forši te Ventspilī. Varēja būt tikai vasara, tad būtu vēl labāk. Man blakus ir Mārtiņš Ruskis. Bet ko tu tad dari? Kā tik ārā no kartas? Paņēmu no izmuka. Nē, īstenībā uz jautājumu atbildot, ko es te daru. Es šobrīd piedalos Eirovīzijā piedziedot Robertam Petersonam back-vokālu, un to, kā es tiku ārā, tas ir ļoti mīklains jautājums, par kuru man nav nekādas informācijas. To noteikti jābrīz manam managementam ir, bet neko vairāk es ar tā īsti nezinu, bet es esmu šeit, un tas ir forši. Pasākums jau patīk viena no tāda faktora, ka es esmu ticis svaigā gaisā ārā un redzu kaut ko vairāk nedaudz par 4 sienām un vienu ēku. Tas jau vien ir apsveicami, un tāpēc viss pasākums izraisa tikai pozitīvas emocijas vēl. Kāds ir tas vēstījums, ko jūs vēlaties pavēstīt visai Eiropai un pasaulē jūsu dziesmā? Mēs vēlētos pavēstīt to, ka cilvēks ir kas vairāk kā tikai miesa un kauli, bet cilvēks ir ļoti garīga būtne, kas mūsuprāt nāk no augšas, no zvaigznēm. Manuprāt, ir, man liekas, Mobijam tāda dziesma, We are all made of stars, kaut kas tāds. Man liekas, tas tā mazliet sasaucās. Bet varbūt cilvēkiem vajadzētu biežāk atcerēties to, ka viņiem ir ļoti daudz talantu, ļoti daudz spēļu, ļoti daudz neierobežotu iespēju savu pilnveidot un mazāk gausties un savā starpā naidoties. Lai sūtītu tipiskas Eirovīzijas dziesmas, jo viņas ir briesmīgas. Visai pasaulē. Tas ir visai Eiropai sūtījums, jo tiešām, es nezinu, tev patīk, tu klausies ikdienā tādas dziesmas, kādas te konkursā tagad, lielākā daļa skan. Lielākā daļa nē. Lūk arī atbildi, kāpēc tāds vajag sūtīt. Kāds novēlējums? Klausieties labu mūziku. Jo tas ir viegli teikt. Vienkārši nevajag uzcept uz Eirovīziju kaut kādas Eirovīzijas standartus vai arī gabaliņus, kur tu dziedi par Eirovīziju. Tas nav forši. Tāpēc arī tādi, kā, nezinu, kas Gustavo Dzels Vilgas instrumenti mēs varam saukt vēl un vēl nemaz nepiedalās, jo gan jau viņi uzskata, ka tā ir komēdija. Nevis gan jau, bet tā ir vienkārši. Neuztver to nopietni. Tā kā šeit mēs pasmētam par Eirovīziju un vienlaikus arī, teiksim, uzsveram pirātismu nozīmi mūzikas pasaulē. Ļoti bieži tā, kad dziesmas tiek ceptas kā olas. Ja. Es no rīta arī pamožos, Lapiņš pamožās, Andrē de Lapo pamožās, viņš grib ēst. Es paņemu, ledus kā pats par vaļā, paņemu olu, vienu, otro, trešo, uzmetu uz pānas, un reiķini viņas ir gandrīz vienādas. To, ka ir jālauž stereotipi tādā ziņā, kad vienmēr saka, ka smaids uzvar naidu un prieks mūs visus pasaulē vieno, bet apskatoties uz šā brīža situācijas šeit arī pie mūsu valstī un citur pasaulē, ne tikai tā, mēs nekad neaizdomājamies par to, ka arī sāpes var vienot cilvēkus. Mēs spējam šeit kontrastiem uz to, ka arī sāpes ļoti saist cilvēkus un mēs tādā veidā varam veidot pasauli labāku. Ka nevajag sīkumus uztvert tik nopietni, reizēm dzīvi paraudzīties ar humoru, ar mazliet ironijas un galvenais būt patiesiem pret sevi un citiem un aptuveni tā. Tas ir, she's a queen, viņa ir karaliene, tas ir tāds, ka katram ir tā otra puse, ka viņš meklē, ka tā būs tā perfektā. Varbūt citiem viņa liksies tāda, bet tev viņa būs perfekta, vienalga kāda viņa ir, viņa būs tieši domāt tev. Tāpēc viņa būs tā karaliene, tā perfektā. Jums ir kāds favorīts no mūsu dziesmām, šīm latviešu dziesmām? Music Thief viennozīmīgi. Favorīti? Jā. Protams, Roberts Petersons, tas ir viennozīmīgi. Un Trijāns Parks, noteikti Trijāns Parks. Man personīgi par. Man laikam patīk, es nezinu kāpēc, bet man kāpēc vienmēr atmiņā paliek Rūtas Dūdums dziesma. Viņa bija pati pirmā, un tas kaut kā viņa tā kā piefiksēja, ka dažreiz viņa dungoja. Man tiešām paties, gandarījums, kad ir ļoti labi vokāli šogad. Man ļoti patīk, kā dzied. Es nerunāju par dziesmu, bet kā Kalandīt dzied. Viņam nākotnē jāmācās noteikti, viņš varētu būt brīnišķīgs, operešu tenors, musikalā tenors varētu būt, jo viņam ir perfekti nostādīt balsi, viņam, domāju, tālāk jāmācās kaut kas. Uzvarēt cienīgi ir visi, jo mēs esam bijuši ļoti daudz ar visiem dalībniekiem kopā, un es zinu kādus, kuriem bijuši problēmas, pat vakar bijuši ļoti liels veselības problēmas, un viņi ar to ir tikuši galā. Es domāju, daļa šī ieguldītā darba visi ir pelnījuši. Nav tādas vienas dziesmas, kuru es pateiktu, pilnīgi un galīgi šī dziesma, es nevarētu iedomāts, ka viņa būtu uzvarētāja dziesma. Tā kā es tāpēc arī šeit šobrīd mierīgi sēžu, skatos balsojumā, man pilnīgi nav tā, nē, varbūt, nē. Es pilnīgi mierīgi, jo
Tāpēc jau mēs esam fināla desmitnieks, ka ir labākās dziesmas no labākajām. Man daudz īstenībā patīk. Man patīk Rūtas Dūdums dziesma, Trijāns Parka dziesma, man patīk arī disko priekšsums man patīk. Un tā kā ir dalībnieki ir interesanti, man patīk daudz dziesmas no šīm. Man personīgi, es zinu, ka, ko es atceros uzreiz, tas ir Pēr un Music Thief. Bet man ir ļoti liels prieks, ka šodien visi ir ļoti cenšies un katrs ir piestrādājis pie sava priekšnesuma. Un katrs ir tiešām, var redzēt, ka cilvēki ir ļoti cenšies, tāpēc nav svarīgi, kas šodien uzvarēs, bet tad, kad pienāks tas īstais laiks, tad viņš pienāks. Kāds ir sajūtas pēc uzstāšanās? Labas, godīgas, patīkams, ļoti patīkams sajūtas. Jums viss sanāca tā kā bijāt gribējuši? Jā, tieši Mēs nokāpām no skatuves un sapratām to, ka mēs izdarījām pilnīgi visu, ko mums vajadzēja izdarīt, un tas arī viss. Ļoti pozitīvi un jauki. Manuprāt, bija ļoti laba atmosfēra skatuves un šobrīd arī ir tāda patīkama miera sajūta. Tāpēc es domāju, ka tā ir labs darbiņš, kas padarīts. Es domāju, ka mēs darījām visu, kas bija mums iekšā, jo bija tā, ka mēģinājumā mums kaut kādā veidā, es nezinu, bija kaut kāda tāda sajūta, kaut kas nenotiek galvā, tīri emocionāli, kaut kas nav, viss ir, bet te nav. Un līdz vakara gaitā, kamēr viss notikās, mēs kaut kā visi sastājāmies tādā aplītī, mums tāds rituāliņš bija. Mēs sastājāmies un visu enerģiju centāmies nodot viens otram. Un sanāca tāds blīkšķis, ko skatos, bet tās tiešām jūtos kā zvaigznes ir mana ģimene nopietni. Mēs visi bijām kā ģimene, vispār Trijāns Parks ir ļoti superīgi cilvēki, kam ir liels gods, kad es esmu iepazinusies un strādājis kopā ar tādiem cilvēkiem. Viņi ir vienkārši fantastiski. Manuprāt, viss izdevās, un tas mirklis bija tik īss, kad īsti pat nevarēja apjaust. Principā viss iecerētais izdevās, un jā, galvenais ir prieks par padarīto. Baigi forši, es tikko nodziedāju sviedru nopilēju, un tāda forša enerģija bija iekšā. Jā, Izlika visu, kas tev bija iekšā. Jā, es domāju, ka jā. Man pašam patika, es domāju, pārējiem čaļiem arī patika, un viss bija forši, un tad jau izdevās. How are you doing? Yeah, we're doing fine. Yeah, we're so happy to be here tonight and to perform on your show, and it's amazing. How do you like Latvia? Yeah, there's a great atmosphere. The place here, the town is really nice, so quiet, but here is a big party, so we like that. Yeah. And you? Yeah, it's quite similar to Switzerland, this city. It's not so different, really. And maybe you have some favorites for the show, our Eurovision Latvian. Yeah, I mean, I think the girl that played, I think the first one, the Celebration, it's the name of the song. With a cake? Yeah, I like this, how she sing. And you? Yeah, she sing good, but I have to say that all the performance had something special. So we saw that they really prepare something, yeah, with details, and that's cool, really. I was born in a distant 1980. The year the Irish Johnny Logan won. Now he's old, you know, still kind of famous. Man blakus atrodas Eirovīzijas uzvarētāja Anmarija. Kāda pašlaik jūties? Es jūtos brīnišķīgi, es jūtos gandarīta un priecīga. Kāds bija tavs pirmā brīža emocijas, jo izskatījās, ka tu tā īsti nesaprati, ka tu esi uzvarējis? Nu tā jau arī bija, jā. Tā arī bija. Jo, es īsti nesapratu, kāpēc, kur man jāskrien, kāpēc man saka, ka jāiet uz skatuvi. Es sapratu, ka vinnētājs ir cits. Kāds ir tas vēstījums tavai dziesmai, ko tu vēlies, lai sadzird visu pasauli, un to būs tāda iespēja to izteikties un to izdarīt arī? Vēstījums ir tāds, ka ir jātic saviem sapņiem, jo viņi mēdz piepildīties. Domā, ko domā, un tic citam, ko tu vēlies. Tā kā tu brauks uz Azerbaidžānu, es tev vēlētos paprasīt, kāda būs tā viena lieta, ko tu obligāti ņemsi sev līdzi? Prātu. Viss prātu un balsi. My mama